Sveiki, mani sauc Emīlija, un šodien es jums parādīšu un pastāstīšu ļoti ātri par labākajiem NYX produktiem un sliktākajiem NYX produktiem. Man ir diezgan daudz sakrājies pa īstenībā mazu laika posmu, es pieļauju kaut kur mēnešus, 6. Lielākoties produktus es nopirku, bet ir ļoti daudz produktus, kurus man uzdāvināja. Ja jūs zināt, kas ir NYX Face Awards, tad jūs varat noskatīties manus video priekš tā konkursa. Tas ir konkurss, kurā tu parādi savu kosmētikas, māksliniecisko pusi, un ja tu tiec nākamajā kārtā, viņi tev atsūta dāvanas. Man ir arī pats video par pašām dāvanām, kurā es vienkārši atveru pakas, un tas arī būs lejā. Es ielikšu aprakstā, ja gribēsiet noskatīties, un, protams, arī beigās video es ielikšu video, uz kuriem jūs varat uzspiest, bet es sākšu ar acu ēnām, paletēm un beigušies ar tonālajiem un primeriem. Un es atstāšu arī komentārā pirmajā linkā, pirmajā komentārā, ko es piespiedīšu. Tur būs pa daļām, kurās jūs varat uzspiest un noskatīties par katru konkrēto lietu. Un, protams, tas ir tikai mans viedoklis par šīm lietām, un vienam cilvēkam tas var derēt, otram cilvēkam tas var nederēt. Un es ceru, ka jums patiks tas, ko es jums pastāstīšu. Pirmā lieta, ko es jums pastāstīšu, ir šīs acu ēnu paletes no NYX. Šis ir Cool Neutrals un šis ir Warm Neutrals palete. Es ļoti dievinu šo Warm Neutrals paleti, un es viņu izmantoju gandrīz uz visiem cilvēkiem, kurus es krāsoju. Un man šķiet, ka šis ir vislabākais toņu apkopojums priekš šī pavasara un vasaras, pēc ka šeit ir siltie toņi. Un šī paleta ir augstie toņi. Kaut arī man ļoti patīk arī šie augstie toņi. Man šķiet, ka kaut kā uz vasaras laiku es ļoti reti izmantoju šo paleti, par spīti tam, ka šajā paletē, abās paletēs, ir apkopoti burvīgi toņi un pigmentācija noteikti ir tur. Tāpēc es noteikti iesaku jums iegādāties kādu no šīm paletēm, par spīti tam, ka šī ir mana mīļākā. Un viņas maksā aptuveni 17 eiro, ja es nekļūdos 17 vai 18 eiro. Tāpēc šīs paletes ir kaut kas, ko jūs varētu iegādāties, ja esat jaunie un jūs gribat lielu klāstu ar ēnām. Arī šie 4 ēnu duo, laikam, komplekts arī ļoti labs. Šī bija mana pirmā acu ēnu tāds kā komplektiņš no NYX, un man bija vasarā tutoriāls ar šo paleti, un man ļoti patika šīs īstenībā ēnas. Kopumā visas ēnas, kas ir paletēs, ir ļoti labas. Un tas ir dīvaini, tāpēc, ka parasti man šķiet, ka visur ir otrādā, tādā, ka individuālās ēnas ir tās, kuras ir daudz labākas, bet, diemžēl, es nevaru teikt to pašu par šīm ēnām. Par spīti tam, ka pigmentācija viņas ir, kad es klāju viņas uz acīm, viņas neizskatās tik pigmentāti kā šajos iepakojumos. Un man ļoti patīk šī metāla sarkanā ēna, kas ir ļoti skaista metāliska, bet tur ir diezgan liela piepūle, lai šī ēna izskatītos tāpat uz acīm. Tāpat kā šīs visas ēnas, krāsainās, viņas nav tik pigmentētas. Man nav pigmenta tā kā krāsaino ēnu palete. Tas ir no šīs pašas sērijas, ir arī tāpat krāsaina. Bet šīs nav manas mīļākās ēnas. Protams, ja jums vajag kādu vienu specifisku ēnu, noteikti ejiet un iegādājieties kādu. Man vēl ir rozā un zaļš un kaut kur ir violets, bet pazud laikam. Es jums tomēr iesaku iegādāties paleti, jo tas ir daudz universālāk un jums būs lielāka izvēle uz nākotni, ejot uz priekšu. Nevienīgais, bet viens no lielākajām vismīļākajām lietām ir šie pigmenti, kas arī ir ēnas, un šīs pigmenti strādā ļoti labi atsevišķi. Man šodien acīm ir šeit pigmentiņš, un viņi strādā ar atsevišķi, vienkārši uzbrot nedaudz uz rokas vai uz kāds palatītis un paņemot ar rotiņu un uzklājot. Kā arī viņi strādā ļoti labi ar visādiem šķidrajiem, piemēram ar Inglot Duraline, tas tāds gels, kuru savienojot, tas kļūst par tādu gelveidīgu, krēmveidīgu masu. Protams, var ar parastu ūdeni arī jaukt, tas arī nav nekāds baigais, bet šie pigmenti ir super. Man ir 4 pigmenti, kurus es noteikti gribu papildināt šo kolekciju. Šos man arī uzdāvināja NYX, un man ļoti patīk šie pigmenti, ļoti patīk, un es noteikti jums iesaku iegādāties kādu, tāpēc, ka viņi ir ļoti spīdīgi, tiešām ļoti spīdīgi un klājas ļoti plānā slānī. Jūs nejūtat viņus īsti uz acīm, bet viņi ir ļoti.
Man šķiet, ka ja jūs esat redzējuši kādu no maniem video iepriekš, jūs zināt to, ka es izmantoju tikai šo vienīgi gēlu no NYX, un šodien man ir blondais. Tagad es esmu pārgājis uz blondām, tāpēc, ka es nezinu, man patīk ar zilajiem matiem gaišākas uzacis, bet šis gēls ir ļoti krēmveidīgs, ļoti smuki guļās. Es pilnīgi visiem cilvēkiem, ko es krāsoju, izmantoju tikai šo. Man nepatīk, kā izskatās zīmuļi, tāpēc, ka zīmuļi izskatās ļoti asi uz acīm, bet, protams, jums vajag papildus otiņu, lai šo varētu iekrāsot, un drogās var nopirkt diezgan lēti. Jūs, protams, varat pirkt NYX veikalā, bet drogās ir arī lētākas, speciāls otiņas priekš uz acīm, ja jūs negribat pirkt NYX, bet šie ir ļoti labi gēli. Šis ir espresso un šis ir blond. Viņi visi izskatās vienādi iepakojumā, tikai viņam mainās. Tie viņam ir atsevišķa krāsa, un man ļoti patīk, ka viņi izžūst matēti šis gēls, un viņš arī ir ilgnoturīgs tādā dienas laikā, jums uzacis nekur nepazudīs, un šis ir perfekti priekš pasākumu vai kaut kādu pārgājienu, vai arī kā aktīvas dienas, jo šis noteikti nenoies nost. Un ja esat sportists, tad jūs zināt to problēmu ar to, ka kosmetika noiet, bet tālāk, es noteikti jums ieteiktu uz šo. Es jums pastāstīšu ātri par otiņām un par sponžiem. Man ir tikai 2 otiņas, bet man ir daudz dažādu sponžu. Šie sponži ir diezgan forši. Šis ir tāds kā sūklītis, kur es vienkārši izvetušāju savu kosmētiku. Man ļoti patīk šie sūklīši, tāpēc viņi tiešām dara savu darbu ļoti burvīgi, un man ļoti patīk šie sūklīši. Kas ir sakarā ar otiņām, viņas ir ļoti mīkstas. Man nenormāli patīk šīs otiņas. Es domāju, ka es reāli aiziešu un nopirkšu visas tās otiņas, tāpēc, ka šīs man 2 uzdāvināja, un es katru dienu viņas izmantoju. Šo es izmantoju vaigu sākumiem, un šo es izmantoju, lai klātu primeri uz citiem cilvēkiem, jo sev es iesmērēju rokām, bet uz citiem cilvēkiem es parasti klāju ar šo otiņu. Un tas ir viss, ko es varu pateikt par otiņām. Man patīk. Un tagad parunāsim par papildus sejas produktiem no NYX. Man ir šis vaigu sārtums, un es esmu tik priecīga, ka man viņš ir, tāpēc, ka šajā vaigu sārtuma kolekcijā ir visi toņi, kurus man vajadzētu. Šeit ir tāds kā spīdīgi, tāds rozīgi zeltainais, šeit ir zeltainais, te ir tāds tumšāks, rozīgs, gaišs, violets, matētie un spīdīgi. Un man šķiet, ka, pieņemsim, ar zilceļiem cilvēkiem ļoti piestāv šādi toņi vaigu sārtumu, tāpēc, ka tas ļoti izceļ viņa acis. Bet, ja ir tumšmataini, tad tas ir vairāk šie toņi. Vismaz man personīgi patīk vairāk tā klāt. Un man ir iespēja, piemēram, ja es kādu citu krāsoju vai vispār strādāju krāsoju citus cilvēkus, es varu paņemt šo paleti vienu, man nevajag nesāt vairākus, un man ir liela variācija, tāpēc, ja jūs esat tādi pat entuziasti kosmetikā kā es, un jums patīk tā eksperimentēšana un tā tālāk, tas noteikti jums iegādāties, tāpēc, ka te ir ļoti smuka pigmentācija, te ir visi toņi, kas jums būtu vajadzīgi priekš vaigu sārtumiem, un jūs nevarat nošaut greizi ar šo paletību. Nākamā paleta ir arī tas pats faktors, ka jūs nenošausiet greizi. Šo es nopirku Austrijā, un viņa ir diezgan pasista. Es viņu izmantoju jau 4 mēnešus. Kā jūs redzat, šis visgaišākais jau ir gandrīz prom. Man šodien ir uz sejas. Kā jūs redzat, šādi izskatās šis izgaismotājs. Man ļoti patīk. Un šo es arī ņemu parasti, kad es krāsoju kādu citu cilvēku, tāpēc, ka es nevaru nošaut greizi. Ja es krāsoju kādu cilvēku un man vajag kādu īpašāku toni, piemēram, fotosesijā, kaut kā tam līdzīgi, es varu izmantot šo violetīgo, šo dzeltenīgo, un es varu radīt dažādas tēlus, un man nav jānesā vairāki mazie individuālās, tā kā highlighteri, jūs varat paņemt vienu paleti, un ja jūs strādājat profesionāli tajā jomā, tad es noteikti jums iesaku, tāpēc, ka šeit ir ļoti izteikta pigmentācija. Varbūt jūs redzēsiet, te, kur tiešām ļoti skaisti izgaismotāji. Un es viņus parasti klāju ar mazu otiņu, un tad es viņus vienkārši uzklāju precīzi, kur man vajag, un viņus var arī klāt vairākos slāņos, lai pataisītu to izgaismotāju vēl pigmentētāku. Bet, ja jūs negribat pieņemsim to vaigu sārtumu, nesāt visu, tad jūs varat iegādāties šos individuālos. Un šie ir individuālā vaigu sārtumi, un ja es nekļūdos, viņam arī individuāli ir izgaismotāji, tādas riņķveidīgos, kur man diemžēl nav, tāpēc, ka man kopš es iegādāju šo īsti nevajadzēja nevienu izgaismotāju vairāk, tāpēc, ka tur ir pilnīgi visi toņi, kurus man vajag.
bet šis bija ļoti smuks tons, ko es nopirku arī Austrijā. Šis ir individuālais. Ja esat cilvēks, kuriem vairāk minimalistiskais skats uz dzīvi, saistot ar vaigsātumiem, tad viņu vaigsātumi ir tiešām ļoti, ļoti labi. Es noteikti jums ieteiktu pačekot viņu vaigsātumus, tāpēc, ka viņi tiešām ir ļoti, ļoti labi. Un lieta par seju ir šī kontūrēšanas paleta, kuru šodien izmantoju, lai iekontūrētu savus vaigus, nedaudz pieru un zodu un vairāk kā kontūrēšana. Un man ļoti patīk šis īstenībā. Es tikai nesen, reāli nedēļu atpakaļ sāku viņu izmantot, bet es varu jums apgalvot, ka man ļoti patīk. Vienīgais, es nesaprotu, kur es īsti varētu izmantot šos divus toņus, tāpēc, ka esmu ļoti bāla, un šie divi toņi īsti man nedara. Man vairāk derētu šis, bet šis ir pārāk tāds banānu tons, tāds dzeltens tons, tāpēc es izmantoju vairāk tikai šo un ļoti reti šito, tāpēc, ka man vajag izgaismotāju, bet kopumā šī ir ļoti laba paleta. Es ceru, ka es aiziešu drīzumā uz Niks un es pameklēšu, vai ir iespējams nopirkt šo tikai atsevišķi, tāpēc, ka šis produkts ir ļoti labs. Bet es nepirktu, ja jūs gribat to kontūru, un ja jūs esat tik bāli kā es, tāpēc, ka jūs izmantosiet tikai divus. Man šo uzdāvināja, tāpēc man nav īsti tik ļoti žēl, bet es netērētu savu naudu šo produktu, tāpēc dēļ viena kvadrātiņa šajā. Un ja es nekļūdos, es maksāju kaut ko pār 10 eiro, tāpēc labāk nopirkt to stiku tādu kā zīmolu kontūrēšanai, kurā ir šis produkts, tikai šis un šis, tāpēc. Lūpu produkti, un es ātri izskriešu cauri šīm matētajiem lūpu krēmiem. Ja jūs zinat mani, tad jūs zinat to, ka man ļoti patīk šie matētie lūpu krēmi. Vienīgais, ko es jums varu pateikt, ir tas, ka gaišie toņi ir ļoti nepigmentēti. Tiešām viņi vispār nekam nedara. Šie gaišie toņi viņi ir tik grūti uzlikt uz lūpām, lai viņi ir viendabīgi un vienslāņaini. Tad es noteikti jums negribu, lai jūs pērkat tos gaišus, bet, kas ir saistīts ar tumšajiem toņiem, mana mīļākā ir Transilvānija un Kopenhāgena. Kopenhāgena ir tas, ko es visu laiku izmantoju. Visu laiku Kopenhāgena ir viskaistākais tonis. Ne, man nav Kopenhāgena, man ir Vankūvera. Labi, jūs esat redzējuši man atbildēs Instagramā, jūs man sekojat. Man visu laiku ir tāds kā violetīgas lūpas. Vankūvera ir augstais violetīgas un Transilvānija ir ļoti tumšais, gandrīz melnais, tāds melnīgi violetas. Šādi jūs varat redzēt. Un jā, man ļoti patīk šī krēmveidīgie, tāpēc, ka viņi neizžūst, var teikt, pavisam matēti, un viņi ir ļoti viegli uz lūpām. Vienīgais, kas tikai kaitina, ka vajag visu laiku atjaunot un visu laiku uzkasot pa jaunam un tā tālāk, bet te pašā laikā tas nav nemaz tik sarežģīti, un man patīk komforts uz lūpām, un man patīk tas, ka es varu viņus ātri noņemt un uzlikt pa jaunam, un man tas nav nemaz tik sarežģīti. Un šādi izskatās Transilvānija, Vankūvere, Amsterdama un Los Angeles laikam, Havana. Un šis ir Buenos Aires. Man patīk tas, ka visas šīs lūpkrāsas saucās kaut kā. Un Kopenhāgena ir vairāk violetīga, tad dzīve violetīga. Un nākamās lūpkrāsas, kas jums pastāstīšu, ir šīs Lip Lingeries. Man ir pilns apskats šīm lūpkrāsām, tāpēc, ja jums interesē, tad es atstāšu linku arī lejā. Es neatkārtošos šajā video, bet tur man patīk kāda sajūta šīm lūpkrāsām, bet man nepatīk visi toņi. Un, ja jūs gribat redzēt vairāk par toņiem un apskatu, tad man ir atsevišķas filmēts video tam. Arī pastāstīšu par šiem jumbo pensiliem. Man ir melns un šis ir brons. Man ir vēl zelta, zaļš, zils un kaut kas vēl tāds, bet man ļoti patīk šie zīmuļi, bet man nepatīk visi viņi. Man patīk pigmentācija, kur pigmentācija ir super, un šis ir ļoti ātrs veids, kā panākt to smuko acu ainu. Vienkārši uzklāt uz visu plakstiņu ar pirkstu ātri smērat un oļāt, viss gatavs. Bet tas ir, jums jāiet uz veikalu un jātestē uz rokas, piemēram, surabā,
Un zelta viņi ir ļoti viegli, tā kā viņi nav pigmentēti kā bronza, tā kā tas nav tāds kriktīgs tonis. Tas ir vairāk kā tāds spīdums uz acīm, kas meh, bet es jums noteikti iesaku nopirkt melnu un baltu, tāpēc ka melns tas ir ļoti labs pamats visādiem dramatiskiem tēliem un balts. Ja jūs uzklāsiet baltu pa plaksteņu, jūs varat uzklāt ļoti daudz krāsainu toņu un viņi daudz vairāk izcelsies, tāpēc. Tā ir klasika. Man lieta, kas ir ļoti aktuāla man, jo esmu ļoti bāla, ir mikseri. Šis ir baltais tonālā mikseris, un šis ir izgaismotājs, tas padara tonālo izgaismotāku, spīdīgāku, sulīgāku. Un tad man arī brūncis, tā kā brūnais mikseris, kas padara, kā es redzētu tonālo, viņš bija šādi pieliekat, un tagad šitāds. Un šī mikseri ļoti labi strādā. Es noteikti jums iesaku. Es vienmēr izmantoju šo, ja cilvēkam ir ļoti savs ādas, viņš pieejot viņu pie tonālā, un tad tonāls ir tāds ļoti svaigs, sulīgs, tāds spīdīgs. Šis ir ļoti labs mikseris, un baltais mikseris, es neteiktu, ka viņš strādā ļoti labi, tāpēc, ka tur vajag daudz produktu pielikt, lai viņš kļūtu tāds gaišāks, bet viņš strādā un man patīk. Ja jums ir problēma ar tonālu, kurš jums ir pat tumšs, vienkārši nopērkiet šo un droši jauciet klāt, cik vajag, lai jūsu tonālais jums derētu, tāpēc, ka viņš nemaina to konsistenci, viņš nepadara tonālo dīvainu, viņš tiešām labi turās dienas laikā, bet līdz laikam ir atkarīgs no tonāla. Ja man ir tonālai, piemēram, Maybelline Fit Me, es pieaucu 2 pilīdus un tonālais ir daudz gaišāks, pieņemsim, es izmantoju kaut kādu L'Oreal tādu kā biezo matēju, tad tur vajag vairāk produktu, bet jūs varat izmēģināt un paskatīties, kā jums, jo man ļoti patīk šis. Nav daudz tonāla niks, bet man ir foundation stick, tas ir tāds zīmuļveidīgs tonālais, un man ir matētais tonālais. Šis ir ļoti smuks tonālais, un šis ir viens no maniem mīļākajiem, man ir ļoti savs āda, un šis tonālais izskatās tik nenormāli smuki uz ādas, kad man ir savs āda, tā kā ir ļoti savs āda. Vienīgais viņš neturēsies tik ilgi uz jūsu ādas, tāpēc, ka tas ir tāds ļoti, viņš neizžūs vispār, viņš paliek tāds ļoti nedaudz lipīgs uz ādas, bet ja jums piemēram kaut kāds pasākums, un jūs iet kaut kādā gribat fotografēties, un jūs zināt, ka jūs sevi neaiztiksiet un nekasīsiet un tā tālāk, tad jūs varat izmantot šo, tāpēc, ka bildēs tas izskatīsies. Tiešām, vienmēr, kad es kādu fotografēju vai pati gribu nofotografēties vai kaut ko tam līdzīgu, es eju kaut kādu pasākumu, es izmantošu tikai un vienīgi šo, tāpēc, ka šis izklādās pilnīgi jūs visu seju un jūs izskatīsies tā kā to perfekto kanumu un viņi izskatīsies tik dzīvi, tā ir, ka jūsu āda elpo un jūsu āda ir tik dzīva un es nevaru aprakstīt, man nenormāli patīk šie zīmuļi. Es noteikti jums iesaku iegādāties vien tāpēc, ka uz pasākumiem jūs varat uzklāt mazu slāni un tas dos to perfekto efektu, bet tas nav ilgnoturīgs nevienā vietā. Protams, jūs varat ar setting sprejiem nosprejot, kas paildzinās to noturību, bet uz 5-6 stundām tas izturēs, bet ja jūs gribat visu dienu skolu un pēc skolas vēl kaut kur iet, es jums noteikti iesaku nedaudz atsvaidzināt savu kosmētiku un tā viss būs perfekti, bet šis ir ļoti labs produkts. Nākamais ir, kas ir ilgāk noturīgs, ir šīs matētais, kas man ļoti patīk, kad es negribu īsti iespirkt par kosmētiku, jo viņš ir ļoti sedzošs, ļoti sedzošs, vismaz man ļoti sedzošs, un man ir diezgan liela pigmentācija, kaut arī šis arī ir ļoti sedzošs, jūs viņu varat viegli uzsekt lielu daudzumu, bet šis ir vienīgais, viņš susina man apdegunu, bet man ļoti patīk šis, tāpēc, ka viņš tiešām ir, viņš izūst matēts un viņš turās uz visas ādas tiešām visu dienu. Un viņš nosēc jebkuru pigmentāciju. Protams, es neklāju riktīgi plānu slāni, es klāju diezgan labu slāni, tāpēc visticamāk viņš ir diezgan sedzošs man. Bet viņš ir pēc sajūtas ļoti labi man uz ādas, viņš maksā kaut kur 8 eiro. Un es viņu izmantoju 2 mēnešus. Mēnesis ir pusē, un viņš joprojām nav beidzies, un viņš diezgan ir vēl pilns, un tas ir tāds wow. Runājot par izgaismotājiem, man uzdāvināja šos 3 izgaismotājus, kuri man ļoti patīk. Šī ir šķidrie izgaismotāji, kurus es izmantošu visticamāk visu vasaru, tāpēc, ka šī ir nenormāli smuki toņi, un es ātri viņus uzlikšu uz ādas.
Vienīgais man nepatīk tas, ka tā kā es esmu bāla, šķiet, ka tas tā kā vec platas saka, to es esmu diezgan bāla. Šie toņi ir man pa tumšu, un es domāju, ka es vasarā mēģināšu iedegt. Es mēģināšu iesauļoties, lai man būtu daudzveidība, bet jūs varat redzēt, cik ļoti ir pigmentēti šie toņi. Un ja jūs, pieņemsim, jums ir perfekta āda plika, tikai plika bez nekā, jūs varat uzlikt nedaudz mitrinošā krēma un pēc tam ar pirkstiņiem iesmērēt šo izgaismojošo, un man šķiet, ka pludmalē jūs varat vienkārši paņemt un uzlikt šādu uz saviem vaigsā, uz deguna, akņos, un jūs spīdēsiet un izskatīsieties tik skaisti, jo šie produkti ir perfekti priekš ļoti minimalistiska make-upa. Jūs zināt, ka tagad modē šis jauneklīgais, svaigais tēls, tāda kā izgaismotāja, kas it kā nāk no jūsu paša ādas, tāpēc šie produkti ir fenomenāli. Pēdējais lietas būs gan pūdras, gan setting sprays, gan 3 primeri. Un es jums parādīšu 3 primeri sākumā. Šis primers saucās Pore Filler, un šis ir domāts, lai aizpildītu jūsu poras. Šis produkts der tikai eļainai ādai. Ja jums ir sausa āda, tas izcels jūsu sausumu vēl vairāk. Šis ļoti labi strādā, lai aizpildītu poras, bet es jums neiesaku, ja jums ir šī zona sausa, jo man pārsvarā šeit un uz deguna poras, un šis ir vienkārši, man vispār neder šis produkts, bet ja jums ir eļainā un jūs gribat aizpildīt, tad es noteikti iesaku šo produktu, bet man personīgi šis nederēja. Nākamais primers ir tas, kas derētu sausai ādai, bet arī eļainai ādai, tāpēc ka es nezinu kāpēc, bet šie produkti vispār der perfekti eļainai ādai, nevis sausai ādai. Tikai sausai ādai ir kaut kas kā, bet eļainai ādai gandrīz visi produkti ir diezgan labi. Un šis ir Born to Glow primeris. Un šis ir vairāk kā izgaismojoša bāze, ja jūs gribat to svaigo ādas efektu. Jūs varat uzklāt šo nelielā slānī uz savas ādas, un tas dos jums tādu kā ļoti jauku bāzi, es uzklāju par daudz uz rokas, tādu kā perfektu bāzi, un vienmēr, kad es kā citu krāsu, es pārsvarā izmantoju šo primeri, tāpēc, ka cilvēki grib to perfekto svaigumu, un jūs varbūt redzēsiet, šeit es viņu uzklāju. Tāds ļoti jauks primeris. Man ļoti patīk, viņš neaizpilda poras, bet viņš dod to ādai svaiguma efektu. Un nākamais ir Angel Veil primeris, kas arī ļoti primeris. Un šis ir primeris, kurš aizpildīs jūsu poras, bet viņš neliks jūs ādai būt sausāki. Tāpēc, ja jums ir sausā āda, es jums noteikti iesaku šo primeri. Ļoti liels daudzums cilvēku ieteica man šo primeri no jums, un es varu piekrist tam, ka šis primeris tiešām ir labs, ja man viņš patīk. Es neizmantoju katru dienu primeris, jo es neredzīstu tam jēgu, bet, ja es eju pasākumā, tad es noteikti izmantoju to, tikai lai aizpildītu poras un izgaismotāju savās sausākajās vietās, bet runājot par setting sprayiem, es esmu diezgan vīlusies viņos, man viņi nepatīk. Šis ir Dewy Finish, tāda kā arī mirguļojoša un svaigas mitras ādas efektu. Un es redzēju to, ka mana āda būtu ilgāk mirguļojoša, ilgāk noturētu visu to. Nē, es domāju, ka tas bija pavēlti, bet man patīk šis iepakojums, es viņai uztaisīšu savu setting sprayu. Kā arī smaržo pēc ļoti liels ķīmijas, es atzīšos, man nepatika šis, un viņš ir tukšs, bet man tiešām nepatika. Kā arī man nepatīk HD šie pūderi. Man vispār nepatīk pūderi. Es nesaprotu, kāpēc, bet man vienmēr slikti pūderi iet uz ādas. Man vienmēr tāds sajūta, ka man ir pār daudz kosmētikas, kad es izmantoju pūderi. Un man bija dzeltenais pūderis arī HD. Vajag zūmās, jo. Bet šis pūderis, es pat nezinu, man vienkārši nepatīk šis pūderis. Man vispār nepatīk pūderi, un man nepatīk, kā pūderi guļās uz ādas, man nepatīk, kā citiem cilvēkiem izskatās pūderi, kad es uzklāju. Man šķiet, ka tonālo pietiek, bet, protams, ja jūs gribat ilglaicīgāk noturēt to tonālo, tad jums vajag izmantot pūderi, bet man dzeltenais pūderis, šis ir caurspīdīgais, kā jūs redzat, tāds baltais, viņš īstenībā ir caurspīdīgs, viņš neatstās nekādu nokrāsu. Man bija dzeltenais, un man pateica, ka viņš neatstās nekādu nokrāsu, bet viņš atstāja.
Es viņu vienkārši izmetu, bet šis, kā kuram daudz saka to, ka šis ir fantastisks. Es izmantoju pāris reizes, man īsti nepatika, kā man izskatījās, jo man ir ļoti sausa āda, un man āda izskatījās drīzāk sausāka, bet es esmu klājusi šo uz meitenēm, kuras ir ļoti eļainas, un viņas izskatījās fantastiski, tāpēc šis nav savs ādas draudzīgs produkts. Vismāk es jums pastāstīšu par zīmuļiem un glitterlīnu. Glitterlīna ir fantastiska. Ja jūs gribat izmantot kaut kādus pigmentus vai ēnas taisīt pigmentētākus un košākus, šī glitterlīna ir super duper duper. Noteikti jums iesaku, un kas ir atkarīgs no zīmuļiem, un ja kas, es atradu vēl vienu jumbo pensili, par kuru es jums stāstīju. Un šis tāds, kā jūs redzat, sudrabīgs. Kāds viņš nav pigmentēts, bet tas ir citiem. Šie zīmuļi no NYX ir ļoti labi. Viņi ir ļoti pigmentēti, un man patīk tas, ka viņi ir ļoti universāli. Jūs varat izmantot gan acīm, gan lūpām. Protams, uz viņiem rakstīts, ka, piemēram, šis ir uz acīm, šis ir uz lūpām, šis ir arī acīm. Šis ir uz acīm, tā kā jūs varat izmantot visu tā kā uz acīm un uz lūpām, tas ir pilnībā normāli. Un es jums izcelšu arī šos Vivid linerus. Šie ir divi mani mīļākie toņi, bet man vēl dzeltens un zils. Jā. Un šī ir ļoti labi eyeliner, tā kā viņi ir ļoti pigmentēti, viņi izskatās fantastiski, kā arī baltais ir diezgan ok. Īstenībā baltais man nepatīk tik ļoti, tāpēc, ka baltais kļūst ļoti drupačains, un viņš ļoti ādi nopirst uz acīm, bet visi pārējie zīmuļi ir fantastiski, viņi ir ļoti krēmīgi, viņi ir ļoti jauki. Nav neviens zīmuls melnais, violetais, baltais, rozais, brūnais, zilais, zaļais. Viņi visi ir fantastiski. Es noteikti jums iesaku ieguldīt savu naudiņu šajos zīmuļos, ja jūs gribat kādu labu zīmulu, kurš neizsmērēsies, ka viņš nepazudīs dienas laikā. Un viņi noteikti noturēsies uz acīm. Ļoti pigmentēti, koši, skaisti un noturīgi. Un tas arī viss. Noteikti neaizmirstiet nolaikot šo video, uzrakstīt, kas ir jūsu mīļākais produkts. Un tā kā jūs ļoti gribētu, lai es uztaisu šādu veidu video tieši par NYX produktiem, es ceru, ka jums patika šis video, jo man ļoti patika. Es pat nezinu, kā es nonācu pie tā, ka man ir tik daudz NYX produktu, godīgi sakot. Viņi vienkārši parādījās. Bet neaizmirstiet uzrakstīt komentāros, ko jūs domājat, un lai jums jauka diena!